Ģimenes ārsta prakse Vilces pagastā ir viena no tām, kur šodien pacientus daktari pieņem tikai līdz pusdienas laikam. Sasāpējuši jautājumu, kas līdz izlem par labu streikam, esot daudz. Vilces daktari, kuras aprūpē ir pansionāts, īpaši asi izjūtot birokrātiju, kas liedz saņemt piemaksu par hroniskiem pacientiem. Tātad hroniskais pacients, Nacionālā veselības dienesta uztverē skaitās tikai tāds, kurš ir vismaz 2 reizes gadā apmeklējis kaut kādu konkrētu to šauro speciālistu. Ja? Pie ģimenes ārsta viņš katru mēnesi viņš tiek apskatīts un tiek ārstēts, pie tā šaurā speciālista viņš vienkārši netiek, jo tur ir bezgalīgas rindas. Ja? Tātad, ja viņš tur nav 2 vai 3 reizes bijis, viņš neskaitās hronisks pacients. Jautājot par e-veselību, daktari noteica, es esmu veca, bet ne stūba, lai parakstītu līgumu, kas jebkurā brīdī ārstu var pataisīt par kriminālu noziedznieku. Par visu iespējamo katrā punktā ir atrunāta ārsta krimināla atbildība. Ja? Tātad man nojūdzās datūrs, šeit ir lauki, ja? Šeit internets pazūd 4 reizes dienā, jums 4 reizes dienā regulāri pazūd elektrība. Ja? Tātad tas man aiziet pa gaisu. Ja? Es nezinu, kur aizgāja tā recepte, kur aizgāja tā slimības lapa. Ja? Baižas mācot arī koprakšu veidošana, kas varētu novest pie tā, ka ģimenes ārsti nonākšot novada pakļautībā, bet kas no tā iznākot vislabāk redzams Elijā, kur kādreiz bijusi poliklīnika 4 pagastu iedzīvotājiem. Atbalstiet to streiku? Tā, ka tā īsti iedziļinājās, laikam, ka pamats ir. Pat es strādāju veselību aprūpes centrā ar slimiem, garīgiem cilvēkiem un strādāju tiešām par kapekām. Man 6 gadi nav alga pielikta, tā kā es domāju, ir jādomā. Streikā gan nepiedalās visi ģimenes ārsti. Viens no iemesliem ir atvaļinājumi, otrs neticība tam, ka kardināla protesta forma nesīs gaidītos rezultātus. Dr. Ainis Gerhards pacienti turklāt esot tik veci, ka kādam tas var būt liktenīgi, bet valsts vīri un sievas to nesaprotot. Es esmu 2008. gadā pat samaksājusi valstī atpakaļ par pārtērētiem izmeklējumu sakarā, jo es neesmu vainīga, ka man ir prakse, kurā 2/3 ir vecu cilvēku. Streikā, kur laikā netiks sniegti valsts apmaksātie veselības pakalpojumi, piedalās vairāk nekā 600 ģimenes ārstu. Tas turpināsies, līdz ar valdību tiks panākt vienošanās par izvirzīto prasību apmierināšanu.